Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā. Šajā pamācībā uzzināsim, kā un kāpēc veikt nodaļu un preču grupēšanu, kā arī apgūsim piesaistīto preču izveidi. Vispirms aplūkosim iespēju grupēt nodaļas. Nodaļu grupēšana ir izvēles opcija, kas ļauj statistikas nolūkos preces grupēt pārskatos pēc jūsu izveidotajām nodaļu grupām. Lai izveidotu nodaļu grupu, sākumā dosimies uz izvēles sadaļu Konfigurācija un Nodaļu grupas. Lai izveidotu jaunu nodaļu grupu, spiedīsim Pievienot. Piešķirsim nosaukumu mūsu jaunajai nodaļu grupai Augstie ēdieni un spiedīsim Saglabāt. Un tāpat pievienosim vēl vienu nodaļu grupu Siltie ēdieni. Tālāk dosimies uz konfigurācijas sadaļu Nodaļas, kur piešķirsim nodaļu grupas noteiktām nodaļām. Atvērsim nodaļu uzkodas, kur varēsim pie papildus opcijām norādīt jaunizveidoto nodaļu grupu Augstie ēdieni. Šo pašu grupu piešķirsim vēl vienai nodaļai – Salāti. Tālāk piešķirsim nodaļu grupu Siltie ēdieni nodaļai Picas un arī nodaļai Burgeri. Vietkases darījuma reģistrācijas procesā tiek uzkrāti dati par darījumos reģistrētajām nodaļām un precēm. Apskatīsim, kā pēc vairāku darījumu reģistrēšanas pārskatu sadaļas izvēlnē izskatās nodaļu grupu pārskats, kur rindā ar nosaukumu Nav piesaistīts tiek grupētas visas nodaļas, kas nav piesaistītas kādai nodaļu grupai, un pārējās rindās tiek attēloti realizācijas dati atbilstoši piešķirtajām nodaļu grupām. Portāls arī piedāvā iespēju pārskatus ērti filtrēt pēc dažādiem kritērijiem, kā arī lejupielādēt Excel vai PDF formātā, klikšķinot uz lejupielādes ikonus un izvēloties attiecīgo opciju. Plašāk par portāla nodrošinātajām pārskatu iespējām pastāstīsim citā video instrukcijā. Tālāk aplūkosim preču grupēšanu. Šī opcija ir nepieciešama, ja vēlaties drukāt atsevišķus pasūtījumu čekus vai arī, ja izmantojat ārējos printerus, kas ir saslēgti ar vietkases vienotā tīklā, piemēram, virtuves pasūtījumu drukāšanai. Veicot attiecīgus preču grupu iestatījumus, preces iespējams ērti sagrupēt drukāšanai noteiktos printeros. Izveidosim piemēru, kurā attiecīgās grupas preces vēlēsimies automātiski drukāt restorāna bāra esošajā pasūtījuma printerī. Lai šo uzdevumu īstenotu, sākotnēji jāizveido preču grupa. Lai izveidotu preču grupu, dosimies uz konfigurācijas sadaļu Preču grupas un izveidosim jaunu preču grupu, izvēloties taustiņu Pievienot loga augšējā labajā stūrī. Nosauksim preču grupu Dzērieni un saglabāsim jauno preču grupu, nospiežot Saglabāt. Pēc tam dosimies uz konfigurācijas izvēles sadaļu Preces un pie attiecīgajām precēm izvēlēsimies papildu opcijās norādīt preču grupu, atverot attiecīgo preci un šeit norādot preču grupu pie papildus opcijām. Un
Un pēdējais solis, kas jāveic, lai mūsu piemērā attiecīgās grupas preces tiktu drukātas bārā esošajā printerī, jādodas uz sadaļu pasūtījumu printeri un jānorāda mūsu jaunizveidotā preču grupa dzērieni kā bāra printerim piesaistītā preču grupa. Tagad katru reizi, viedkases darījumā reģistrējot mūsu grupētās preces latte un svaiga apelsīnu sula, tās automātiski tiks drukātas arī tīklā pievienotajā bāra pasūtījumu printerī. Un tagad aplūkosim piesaistīto preču izveidi. Piesaistīto preču iespēju izmanto, lai precēm piesaistītu citas preces, kas tiktu automātiski reģistrētas pirkumā kopā ar attiecīgo preci. Izveidosim piemēru ar depozīta iepakojumu. Lai izveidotu piesaistītās preces, tām sākotnēji jābūt iekļautām preču datubāzē. Tāpēc konfigurācijas sadaļā preces pārbaudīsim, vai datubāzē ir nepieciešamās preces limonāde un depozīta iepakojums. Pēc tam dosimies uz konfigurācijas sadaļu piesaistītās preces un izvēlēsimies opciju pievienot loga augšējā labajā stūrī. Izvēlēsimies preci limonāde. Ievadot preces kodu, automātiski tiek aizpildīti citi preces informācijas lauki un parādās arī piesaistīto preču logi. Vienai precei kopā iespējams norādīt līdz 5 citām piesaistītajām precēm. Mūsu piemērā norādīsim tikai vienu piesaistīto preci – depozīta iepakojums. Ievadot attiecīgo kodu, redzam, ka arī piesaistītās preces nosaukuma un cenas lauki tiek aizpildīti automātiski. Mūsu piemērā visas vērtības ir ievadītas, tāpēc tālāk spiedīsim saglabāt. Turpmāk reģistrējot preci limonāde, darījumā automātiski tiks reģistrēts arī depozīta iepakojums. Apsveicam! Tagad jūs zināt, kā un kāpēc grupēt nodaļas un preces, kā arī kā izveidot piesaistītās preces.